Dārgie klausītāji un skatītāji, esiet sveicināti Rīgas drošības fórumā 2. epizodē, kas ir veltīta NATO. NATO un NATO dienvidu kaimiņu valstīm. Un šodien mūsu viesis ir Javieris Kolomija, kurš ir ģenerālsekretāra palīgs politiskajos un drošības jautājumos, un viņš arī ir īpašais pārstāvis NATO dienvidu kaimiņu valstīs. Paldies liels! Paldies, ka paaicinājāt uz Rīgas drošības fórumu. Man ir liels gods runāt šajā raidierakstā. Kā jau teicāt, es esmu ģenerāla sekretāra palīgs politiskajos jautājumos un drošības politikā, un arī kopš vasaras es esmu iecelts par īpašo pārstāvi, NATO īpašo pārstāvi dienvidu kaimiņu valstīs. Tā ir tāda liela lieta, svarīga, nozīmīga tikai pirms pāris mēnešiem, kas sākās tikai dažus mēnešus pirms Viļņas samita, pirms pusotra gada, kur sabiedrotie nolēma, ka organizācijai ir pamatīgāk, dziļāk jārunā par dienvidiem. Dienvidi vienmēr ir bijuši NATO dienas kārtībā, bet ne prioritāri. Un tāpēc mēs sākām tieši Viļņā. Mēs izlēmām sākt dziļu pārdomu procesu par dienvidiem. Tas jau bija aizsācis jau Jens Stoltenbergs, ieceļot neatkarīgu ekspertu grupu, kas pētīja, kādas bija NATO iespējas un izaicinājumi dienvidos, un tika gatavot arī neatkarīgi ziņojumi. Un balstoties uz šiem neatkarīgiem ziņojumiem, sabiedrotie arī strādāja, faktiski izstrādāja, un valstu vadītāji Vašingtonā apstiprināja arī rīcības plānu par dienvidiem. Un pēdējais šīs rīcības plāna ieteikums faktiski bija iecelt īpašu pārstāvi dienvidu kaimiņu reģionam, lai īstenotu šo rīcības plānu. Tāpēc es teikšu kaut kādas lietas, pāris vārdus, un pēc tam mēs varam arī apspriest noteiktus jautājumus. NATO ir 35 partneri visā pasaulē. Starp šiem partneriem mums ir 12 partneri dienvidos, 7 vidusjūras reģionā, no Mauritānijas līdz Izrēlai, 4 Persijas līcī, Katāra, Kuveita, Bahreina un apvienotie Arābu Emirāti un Irāka. Dienvidi ir šie partneri. Dienvidi ir Ziemeļāfrika, Tuvie Austrumi un Sahela. Un šie ir tātad 3 reģioni, pār kuriem mēs arī strādāsim. Rīcības plāns uzliek man arī atbildību runāt ar valstīm un dalībniekiem, kas nav mūsu partneri, tiem, kuriem es uzskatu, ka mēs ticam, un sabiedrotie nolemtu, ka viņiem ir īpaši ietekme sadarbībā ar dienvidiem un NATO misijās, un šobrīd mēs to ieviešam ar dažādām politisku dialogu, praktisku sadarbību un arī attiecībā uz starptautiskajām organizācijām. Tā ir diezgan liela, kopējais ietvars liels, un it īpaši tā, kā tas ir pārdomāts jau no paša sākuma, un tas ir liels mandāts, kas tiek dots ar manu iecelšanu. Es koordināšu visas tās darbības, kuras NATO veiks dienvidos, un tā ir ļoti liela lieta, un tur ir daudz organizācijas iesaistītas, ne tikai civilajā, bet arī militārajā jomā. Es jau šobrīd esmu ceļojis un ticies ar tiem, kam man ir jāsatiekās, un es domāju, ka mums ir diezgan lielas gaidas gan no mūsu dienvidiem, no partneriem, no sabiedrotajiem, un es domāju, ka nākamo gadu laikā tā būs prioritāte. Varbūt ne tāda prioritāte, kura konkurēs ar atbalstu Ukrainai, kas pārstāvētās organizācijas augstākā prioritāte, un tā turpinās arī būt visaugstākā prioritāte, bet es domāju, ka arī dienvidi būs turpmākajos gados prioritāte. Liels paldies par šādu paziņojumu, bet
NATO tagad ir nolēmusi paplašināt savu fokusu uz dienvidiem. Un kas ir šis iemesls, jo, piemēram, Baltijas valstīs mēs dzirdam vairāk par Ukrainu kolektīvo aizsardzību, bet tagad mums ir papildu mazāka prioritāte un tomēr prioritāte, neskatoties uz to, šis te brīdis, kā jūs domājat, Viļņas samits, Vašingtona, tātad tas ir paplašinājies un ir pieņemts arī rīcības plāns. Kāpēc tagad? Man ir jāsāk ar to, ka dienvidi jau daudzus gadus ir bijuši NATO darba kārtības daļa ar daudziem partneriem. Šāda sadarbība ir sākusies jau pirms 30 gadiem. Vidusjūras dialogs un partneri, kas mums ir Vidusjūras reģionā, šogad jau 30. gada diena būs. Un kopā ar partneriem Persijas līcī savukārt tā būs 20. gada diena šādas sadarbības nodibināšanai. Tās ir ilgstošas attiecības un jautājums ir, kāpēc tagad mēs esam pievērsuši lielāku uzmanību, lielāku politisko ietekmi esam veltījuši un iespējas šim dialogam dziļāk dienvidos. Un tam ir vairāki faktori, bet pamatā es teiktu, ka pastāv konkrētas problēmas un draudi, ko mēs redzam dienvidos, un tās pat tiešām ietekmē Eiroatlantisko stabilitāti. Un tas ir ļoti būtiski mūsu organizācijai, tāds ir arī mūsu mandāts. Tā ir politiska un militāra organizācija, kas būtībā cenšas tikt galā ar izaicinājumiem un draudiem, kas ietekmē mūsu reģiona stabilitāti. Un turklāt šo izaicinājumu vidū, šo draudu vidū ir arī liela ģeostrateģisko dalībnieku klātbūtne, kas ir austrumu frontē, jo īpaši Krievija, bet arī dienvidos. Tas rada daudz problēmu, bet treškārt šī situācija īpaši tuvajos austrumos ir radījusi sabiedrotajiem politisko gribu būt politiskākiem, klātesošākiem un vismaz individuāli ar īpašu pārstāvju starpniecību varētu labāk sadarboties ar dienvidiem. Kaut arī NATO nav lomas tuvajos austrumos, tur jau ir daudz citu dalībnieku. Mēs varam atbalstīt tos centienus, cenšoties izvairīties no eskalācijas, panākt, lai tiktu pārtraukta kara darbība, bet tā nav mūsu tieša loma. Bet jā, mēs varam labāk saprast, vairāk iesaistīties arī un sadarboties ar dalībniekiem dienvidos. Paldies! Jūs pieminējāt, ka šī nav pilnīgi jauna sfēra. Vidusjūras dialogs tika izveidots 1994. gadā, kā arī Stambulas sadarbības iniciatīva 2004. gadā. Tātad ir šādas 2 desmitgades jau aiz muguras, bet NATO ir veikusi novērtējumu, kāda ir šī līdzšinējā sadarbība, kas tika gaidīta kopš 1994. un 2004. gada. Es domāju, ka sadarbības līmenis kopumā ir apmierinošs, bet noteikti mēs varētu arī sasniegt labāku līmeni. Es domāju, ka mēs paši varētu būt efektīvāki, mēs varētu būt labāk koordinēti, mēs varētu arī paplašināt sadarbību un politisko dialogu ar šiem partneriem gan civilajā, gan militārajā jomā. Es domāju, iespējams, tā labā lieta ar manu iecelšanu ir šis rīcības plāns, kas tika apstiprināts kopā ar iecelšanu no valstu vadītājiem Vašingtonā. Tāpēc tas tika ieteikts caur rīcības plānu iecelt īpašu pārstāvi. Ir skaidrs, ka ir lietas, ko mēs varētu darīt labāk, tas tā vienmēr ir, un pat novērtējot šo 30 gadu ilgo sadarbību Vidusjūras reģiona dialogu ietvaros un 20 gadu sadarbībā Stambulas iniciatīvā, tas, es teiktu, ka pozitīvi tiek vērtēts, bet jā, es arī šobrīd cenšos darīt, tomēr vēl panākt kādu lielāku rīcības brīvību. Paldies, un kā ir ar vērtībām? Tuvie austrumi, Ziemeļāfrika varētu nebūt pazīstami ar demokrātijas vērtībām, ar plaukstošas demokrātijas vērtībām. Kā būtu ar tiesiskumu un demokrātiju? Cik lielā mērā NATO iesaistīsies iesaistīs šīs valstis, piemēram, acīm redzot, mums ir Izraela kā daļa no Vidusjūras reģiona, bet kā ir citām valstīm, diezgan daudz tomēr vietas vēl ir progresam attiecībā uz vērtībām no mūsu rietumu skatu punkta. Principi un vērtības ir ļoti svarīga lieta organizācijai, ko pārstāvu.
To ļoti labi apskata Vašingtonas līguma preambulā, un tas patiešām tie vada mūsu rīcību kopumā un ar lielāko daļu mūsu partneru, mūsu sabiedrotajiem arī. Bet tajā pašā laikā organizācija, kur es pārstāvu, ir politiska un militāra, tā ir ģeostrateģiska organizācija. Mēs uzskatām, ka esam šeit galvenokārt, lai aizsargātu, lai garantētu reģiona stabilitāti. Lai to izdarītu, mums ir jārunā ar visiem, jāiesaista visi, mums ir jāpalīdz nodrošināt stabilitāti ikvienam, ja šī stabilitāte tiešām projicē tādu kā stabilitāte Atlantijas reģionā. Es domāju, ka tur būs kaut kāda rīcības brīvība, lai runātu par šīm lietām, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka mums ir jārunā par sadarbības praktiskajiem aspektiem un praktiskiem veidiem, kā palielināt drošību reģionā. Cerēsim, ka NATO arī izdosies šajā ziņā. Vēl viens punkts par praktiskajiem ieguvumiem, kad runa ir par sadarbību ar partneriem. Es domāju, ka nav īpaši plaši zināms, ka dažām no šīm valstīm tas ir, piemēram, devušas savu ieguldījumu NATO misijās Lībijā, Kosovā, Bosnijā, Hercegovinā, Afganistānā. Tad šīs valstis ir jau daļa no Stambulas sadarbības iniciatīvas. Vai jūs varētu nosaukt varbūt arī vēl kādas pašreizējās iniciatīvas vai varbūt perspektīvas, kurās šīs valstis varētu dot savu ieguldījumu? Tā ir daļa, kā jūs teicāt, partneri dienvidos ir patiešām piedalījušies daudzās darbībās, misijās, operācijās. Tā ir daļa no tā, ko mūsu partneri dara organizācijas labā, bet tajā pašā laikā man ir jāsaka, ka tie sniedz ļoti vērtīgus novērtējumus par to, kā lietas attīstās reģionos. Kā es bieži saku, tas ir kā acis reģionā, jo NATO nav vēstniecību vai biroju lielākajā daļā valstu, ar kurām mēs strādājam. Mums faktiski ir kaut kādi biroji, piemēram, Eiropas valstīs, protams, Kijivā, protams, Grūzijā, Moldovā, Ženēvā, Vīnē, Ņujorkā ir biroji. Un šobrīd mums ir arī Kuveitā, un drīzumā atvērsim, tas bija arī lēmums, ko pieņēma Vašingtonā, ka būs birojs Amānā. Bet tas būs pirmais politiskais birojs, kas faktiski darbosies MENA reģionā. Tāpēc mums ir patiešām vajadzīgs lielāks atbalsts, lai saprastu, kā lietas attīstās. Un tā ir daļa no plāna. Plāns ir noturēt sarunas aci pret aci. Tas būtu kā divvirziena ceļš, kurā mēs saprotam viens otru, kur mēs gūstam labumu no tā, ko dara attiecīgi abas puses. Dažas no šīm valstīm varētu būt arī sniegt kādus drošības iespējas, pat ja šie reģioni, šie drošības nodrošinātāji, citas valstis patiesībā sniedz tā kā globāli. Mēs esam ģeostrateģiskas konkurences pasaulē. Pasaulē šobrīd ir tiešām spēcīga tādu naratīvu cīņa, un šodien pasaules skatuve neatrodas Eiropā. Tā ir paplašinājusies, tā ir lielāka, mēs varam arī identificēt to ar ANO, ar Ņujorku, un mums ir nepieciešams pēc iespējas vairāk draugu. Tāpēc es domāju, ka vienmēr ir vērtīgi turpināt sarunas ar visiem šiem partneriem. Šie partneri dod daudz, un nākotnē varētu dot arī vēl vairāk. Paldies! Dažas no valstīm, kas pašlaik ir iesaistītas bruņotos konfliktos, tās nav daļa no MD vai Stambulas iniciatīvas, piemēram, Lībija, protams, Sīrija un Libāna. Un tajā pašā laikā, cik zināms, tad Saūdarābija un Omāna ir piedalījušās dažās Stambulas sadarbības iniciatīvas aktivitātēs. Tāpēc jautājums ir, vai jūs sagaidāt, ka arī citas valstis varētu pievienoties iniciatīvai un NATO varētu kaut kādā veidā paplašināt savas aktivitātes citās reģiona valstīs. Pirmkārt, kā jau teicu, pastāv rīcības plāns ar diezgan detalizētām lietām, ko es varētu darīt, ko NATO varētu reāli darīt, dodot iespēju atklāt attiecībās ar citiem dalībniekiem, kas, manuprāt, varētu ietekmēt to veidu, kā mēs strādājam ar dienvidiem. Jūs pareizi teicāt, ka mums ir attiecības ar mūsu izglītības centra starpniecību Kuveitā un ar Saūdarābiju un Omānu. Ar šīm valstīm notiek politisks dialogs. Mums šur tur vēl ir ar dalībniekiem dienvidu kaimiņu reģionā sarunas un kontakti, un tas tā turpināsies.
bet tas nevienmēr ir domāts, lai šie te partneri kļūtu par organizācijas partneriem. Tās ir tās valstis, kuras, kā mēs uzskatām, varētu būt noderīgas mums, mēs varētu būt noderīgi viņiem politiskā dialogā. Mēs nesadarbojamies praktiski ar tām valstīm, kuras nav organizācijas partneri. Mums var būt ar tām tikai dialogs, bet var notikt tā, ka šīs valstis nākotnē izlemj kļūt par partneriem. Es teiktu, ka ir pat bijuši pāris pieprasījumi no valstīm globālajos dienvidos, un tas arī būs jāizskata, tajā būs dziļāk jāieskatās. Tas vienmēr ir process, un sabiedrotajiem tiešām ir jābūt pārliecinātiem par šīs sadarbības, partnerības vērtību ievērošanu, ar to, ka valsts arī uzņemas saistības šīs vērtības uzturēt. Dažkārt šāds process var aizņemt vairākus gadus. Mēs skatāmies arī uz valsts militārajām spējām, politiskajām spējām, kā mēs varētu tā teikt, sastatīt NATO un šīs valstis. Bet, kā jau teicu, neskatoties uz to, ka daudzi nerunā par partneru attiecību nodibināšanu vai kļūšanu par partneriem, mums tas arī nav nepieciešams obligāti. Un tomēr tas ir kā virziens. Mūsu attiecības turpināsies ar citām dienvidu kaimiņu valstīm arī, kuras pēc mūsu domām, pēc manām personīgajām domām varētu labvēlīgi ietekmēt mūsu attiecības ar dienvidu kaimiņu valstīm. Paldies! Un vēl viens jautājums, ko es vēlos uzdot, ir NATO publiskais tēls. Kāpēc jautāju? Tāpēc, ka bieži vien, kad mēs runājam par NATO, to asociē ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un arī citas dažas valstis ir ar negatīvu vēsturi attiecībā uz Āfriku vai citiem reģioniem, tieši attiecībā uz koloniālismu. Un šim faktoram, vai tam vispār ir nozīme, vai NATO tomēr neasociē ar tiem grēkiem, kas tiek piedāvāti ASV vai Francijai vai apvienotajai karalistei vai citām valstīm? Mēs ļoti labi apzināmies, ka rietumiem kopumā ir sarežģīts tēls. Daudzās no šīm valstīm nav tikai runa par NATO, ASV vai Franciju, arī Eiropas Savienība laiku pa laikam cieš no šāda tēla. Tas pat varētu kļūt asāk, sāsinātāk, ja mēs runājam par NATO vai ASV, sakarā tieši ar nesenākajām epizodēm Āfrikā. Bet galu galā viens no pīlāriem, kas mums ir jāpastiprina publiskā komunikācija, redzamība. Mums ir jāmēģina cīnīties ar tādiem priekšstatiem, kas lielākoties ir nepareizi. Un mums ir jārunā ar šīm valstīm. Mums ir jāapmeklē šīs valstis, mums ir jāceļo, mums ir jāmēģina saprast vienam otru, un parasti šo valstu iestādes ir pārliecinātas par nepieciešamību sadarboties ar NATO. Te runa ir vairāk par mēģinājumiem runāt ar studentiem, iedzīvotājiem, un es arī esmu bijis savos pirmajos pāris mēnešos ļoti aktīvs komunikācijā, esmu sniedzis vairākas intervijas, piedalījies konferencēs, esmu apmeklējis arī dienvidu valstis, un ir daudz darāmā. Es nedomāju, ka mēs spēsim pilnībā attīrīt, tā teikt, gaisu visos no šiem maldīgajiem priekšstatiem, kādi pastāv pasaulē. Manuprāt, tas ir pārāk sarežģīti, un tas arī nav mērķis. Manuprāt, mums ir jāstrādā pienācīgi un jāskatās uz lietām, kas ir izdevīgas vai nepieciešams vai aktuāls abām pusēm. Un tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, mēs runājam no Rīgas, jūs atrodaties Briselē, vai jūs varētu pateikt Baltijas reģiona valstu iedzīvotājiem, kāpēc mums būtu jārūp tām lietām, kuras notiek NATO dienvidos vai dienvidu kaimiņu valstīs? Šobrīd runa lielākoties ir par Ukrainu, par Krievijas agresiju Ukrainā un iespējamo agresiju pat pret Baltijas valstīm. Bet kāpēc šeit cilvēkiem Baltijā būtu jārūp šim dienvidu kaimiņu reģionam? Es teiktu, tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, NATO ir organizācija, kas balstās uz solidaritāti, jo kolektīvā aizsardzība balstās uz solidaritāti.
Bez solidaritātes mums nav kolektīvās aizsardzības, un bez kolektīvās aizsardzības mums nav NATO. Un NATO, manuprāt, ir ļoti svarīga organizācija. Tās 5. pāns ir ļoti svarīgs katrai Baltijas valstī un visiem sabiedrotajiem, ko es pārstāvu. Solidaritāte nozīmē 360 grādu pieeju. Tas nozīmē, ka mums ir jāaptver šie draudi un problēmas, kas nāk no visiem strateģiskajiem virzieniem, no austrumiem, no ziemeļiem un no dienvidiem. Ir pilnīgi skaidrs pēdējos 3-4 gados, un mēs esam sākuši ar jaunu militāro stratēģiju, jauniem militāriem plāniem, reģionāliem plāniem, kā mēs to saucam, un tie faktiski aptver visus geogrāfiskos virzienus. Un tāpēc es uzskatu, ka katrai valstī aliansē tam ir jābūt prioritātei, kas notiek visos virzienos. Bet otrkārt, un es jau iepriekš tā teicu, ka daži no draudiem, ko mēs redzam, tie ir klātesoši dienvidos, kaut arī tie ir acīm redzami no citiem virzieniem, it īpaši attiecībā uz Krieviju kā apdraudējumu. Un es zinu, cik būtisks ir šis apdraudējums Baltijas sabiedrotiem, Baltijas valstīm. Mēs saprotam arī Briselē, no kurienes tas nāk, un vēl mēs saprotam, ka dienvidi ir svarīgi dažādu iemeslu dēļ, bet ar tiem, ko es jau esmu pieminējis, manuprāt, vajadzētu pietikt, lai pārliecinātu iedzīvotājus, kā ir jāsaprot, kāpēc ir svarīgi iet uz šādu 360 grādu pieeju, kāpēc ir svarīgi, lai itāļi, lai spāņi skatītos arī uz austrumiem un palīdzētu, piemēram, Baltijas valstīm attiecībā uz gaisa telpas aizsardzību, un savukārt, cik svarīgi ir tas, lai mūsu Baltijas valstu draugi vai ziemeļu draugi palīdzētu arī jautājumos, kas skar dienvidus. Un tas tā ir. Organizācija pārstāv visus šos reģionus, tā ir efektīva, runa ir par solidaritāti, par kolektīvo aizsardzību, un savukārt kolektīvā aizsardzība ir saistīta ar šo kooperatīvo drošību. Tās ir tās darbības, ko mēs darām ar visiem partneriem, kas stabilizē reģionus, kas nodrošina stabilitāti reģionā un Eiroatlantiskajā zonā. Paldies! Es domāju, ka šie ir svarīgi punkti, par kuriem jūs minējāt, un šis raidieraksts palīdzēs mūsu skatītājiem, klausītājiem saprast, cik svarīgi ir dienvidu kaimiņu valstu reģions. Bet līdz ar to mēs esam tagad izrunājuši šo jautājumu. Paldies, ka pievienojāties. Paldies, ka pievienojāties Rīgas drošības fóruma raidierakstā. Mēs vēlam jums visu to labāko ar jūsu pienākumiem attiecībā uz dienvidu, vidusjūras dialogu, Stambulas sadarbības iniciatīvu, un mēs ceram, ka tas uzlabos arī NATO kolektīvo drošību. Liels paldies un tiksimies! Jā, liels paldies un veiksmi jums Rīgas drošības fórumā!